Labdien, draugi! Šodien sanāca izlasīt vienu viedokli. Pateicoties tam viedoklim, sapratu, ka man jums kaut ko vajag izskaidrot, kas laikam nav skaidrs dažiem cilvēkiem, es domāju, vēl varbūt arī daudziem. Sāksim ar to, ar mūsu augšējiem spēkiem. Ar rādītāju, ar gaismu, ar visu šito, kas notiek, vai ne? Teikšu jums tā, mūsu augšējiem spēkiem, tas ir regresa sēnsos tūkstošiem reižu atklājies, viņi ir paši to teikuši. Viņiem nav nekādas mazākās nozīmes daļas, kā mēs viņus saucam. Vai pavadoņus mēs varam saukt jebkā. Dievu, visumu, radītāju, gaismu, nav tam visam nekādas nozīmes. Viņiem ir pilnīgi vienalga uz to, tas ir mums iekšā. Kādā mēs vārdā vēlamies to visu skaidrot, vēstīt un dot no sevis ārā, kuram tas ir radītājs, piemēram, Dievs, kuram tas ir visums, kuram tas ir Dievs, kuram tas ir vēl kaut kā, kuram tas ir tētis. Tāpēc lūdzu neieciklējieties uz lietām, kuras nav būtiskas priekš mūsu augšējiem spēkiem. Tātad arī mums nevajadzētu pievērst īpašu uzmanību tam visam. Un tad otra lietiņa par dualitāti, draugiem. Kas tad ir dualitāte? Dualitāte, tas nozīmē, viņa pastāv tikai uz mūsu planētas. Tas ir labais un ļaunais. Balts, tumšs, smuks, nesmuks, salds, skāps un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir dualitāte. Ir izveidojies tāds priekšstats daudziem cilvēkiem, kuri vēl nav aizgājuši līdz savam gala mērķim, līdz apziņai. Viņi uzskata, ka ir jāpieņem sevi gan labais, gan ļaunais. Tas ir jāatstāj iekšā sevi un ar to jāsadzīvo. Bet, draugi, tā nav kategoriski. Tas nav. Notiek tā, ka ir dualitāte, lai mēs spētu mācīties. Viņa ir izveidota, lai mēs spējam pieņemt savas mācību stundas un iziet. Jo mēs nevarēsim, ja būs tikai labais, tikai baltais, mēs nevarēsim saprast īstos vērtības un iziet tās savas mācības. Tikai un vienīgi ar tādu mērķi tika izveidota dualitāte. Bijusi arī agrāk dzirdējis viedokļus, ka, bet ja Dievs izveidoja gan to, tātad viņā ir tas un tas, arī ir mazliet kļūdiņa. Ja tev ir informācija par kaut ko, ka pastāv tāda lieta un kaut kas ir vajadzīgs, lai izietu kaut kādu ceļu savu, tas nenozīmē, ka tas ir tevī. Tu vienkārši zini, tev ir tāda veida informācija, tātad Dievam ir informācija, ka, lai izietu mācību, ir jābūt pretstatam. Un viņš izveidoja tātad tumšo. Jā, tumšā pusē arī ir Dieva bērni. Ragainais ir Dieva bērns, visi ļaunie gari, viss tas ir Dieva bērni. Viņi pilda savu funkciju. Uz viņiem tā mums arī ir mācība. Mums uz viņiem nav jāapvainojas, mēs nedrīkstam dusmoties. Mums vienkārši ir jāiemācās atteikties no visas tās puses. Mums ir jāatsakās, viņi ir jāpieņem. Pieņemt, ko nozīmē pieņemt, draugi? Pieņemt nozīmē neapvainoties, nesākt ienīst, nedusmoties uz cilvēku, vienkārši apzināties to, ka viņi ir ar savu mērķi. Tā ir patiesā pieņemšana, bet ne jau sevī viņu atstāt, draugiem. Tās ir ļoti atšķirīgas lietas, lūdzu nejauciet. Mums ir tikai viens vienīgais pareizais ceļš. Viens, tā ir gaisma, tā ir mīlestība. Dievs sastāv tikai un vienīgi no mīlestības enerģijas. Un mūsu ceļa galā mēs savienosimies ar mūsu radītāju atkal. Tā ka, draugi, mēs nevarēsim ar viņu savienoties, ja mūsos būs negatīvais iekšā un tumšais. Tieši tāpēc viņš ir izveidots, lai mēs ar to tiktu galā. Tur bija tu teici, es arī tikko teicu, ka Dievs, kad izveidoja, es to pateicu, tāpēc, ka viedoklis bija tas, ka Dievs izveidoja, bet īstenībā pats Dievs nemaz mūsu planētu neveidoja. To darīja viņa labās rokas, viņa palīgi. Mūsu skatījumā tie ir citplanētieši, kuri izveidoja pēc Dieva lūguma, izveidoja mūsu planētu. Es jau tur iepriekšējos video par to stāstīju, ar kādu mērķi tas viss tika darīts un kā tas īstenībā notika. Tagad neiedziļināšos otrreiz tajā visā procesā. Vēlreiz atkārtošos. Tas, ka jums ir kaut kāda informācija, tas nenorāda uz to, ka jūsos tas ir iekšā. Saprotat? Ceru, ka saprotat. Ja kas es šito turpināšu stāstīt, jo tas ir pats svarīgākais īstenībā. Ka mums ir jāiet uz gaismu, mums ir jāiet tikai un vienīgi uz mīlestību. Nevar jaukt šitās divas lietas. Nevar jaukt divas lietas par
pieņemšanu, par mūsu patiesajiem mērķiem, kur mēs ejam un ko mēs darām, saprotat? Tas ir tikai viens. Jā, mēs esam šajā iemiesošanās reizē, lai izietu kaut kādu mācību mērķi. Un, lai mēs to izietu, mums ir iedot arī pretstata puse, lai mēs saprastu, kas tas ir patiesās vērtības, lai mēs saprastu un izietu to savu mācību stundu. Kaut kā tā, draugi, šitā ir tā tēmiņa, kura es tiešām laikam atkārtošu, kamēr mēs visi būsim uz pareizā ceļa, mani draugi. Mīlestību jums sirsniņā, veselību jūsu īslaicīgā ķermenī, mēs jūs visus mīlam.